313 zirgi un 600 gandrīz 50 griezes moments. Audi A7 no Igaunijas. Vai gribi paskatīties, kāds būs rezultāts? Mašīna uz pirmā steidža, pārbaudīsim uz jauda stenda. Visa ekoloģija ir iekšā. DPFs, EGRs, flāpes, pilnībā viss ir iekšā. Uztaisīsim datalogus pirms braucot, izmērīsim ar oriģinālu failu. Paskatīsimies, kāda ir oriģināla jauda, cik ir griezes moments, kādi ir rezultāti, turbinas, reikas, spiedieni, visi pārējie. Nolaisīsim failu caur OBD, izņemsim vadības bloku, nolaisīsim arī, pārliecināsimies, kāds ir viņam oriģinālais vai čipots vai ne, vai flāpes, vai kas te ir atprogrammēts. Ja nekas nav atprogrammēts, liekam un pārliecinamies, ka fails ir oriģinālis, tad liekam, taisam savu čipu, rakstam iekšā, izbraucam uz jauda stendu un dabojam ļoti labu rezultātu. Plus 60 zirgu un plus 110 vai 20 griezes moments tai mašinai būs. Tagad 3 litrīgais paskatīties, braucam vēlreiz uz ruļiem, kāda būs viņam grieze, kā uzvedas uz jauda stenda. Jā, tev interesanti, skaties. Trīsimtai 13 zirgi un 600 gandrīz 50 griezes moments. Tā kā 60 lopi un 120 ņūtonu klātai mašinai pie 71 mg degvielas un 1,8 turbinas spiedene. Visi pārējie parametri, temperatūra, ieplūdes, ir bišķiņ jau sāk pārsniegt grādus, pat 50 pie 3900 jau 50 grādi. Tā kā tas nav baigi labi, vajadzētu būt līdz 40, tā kā viņam vēl būs labāk. Bet ņemot vērā, visa ekoloģija ir, un 313 zirgi un 650 griezes moments pie 71 mg reikas spiedenis 18,000, tā kā arī ir ok, 1,8. Kas mums tālāk par parametriem? Tā kad aiziesim, paskatīsimies, kas mums notiek ar ekoloģiju, cik mums rāda, piemēram, ka visiem tagad ir tas aktuāli, aizsarījums 25-26 grāmi, tad tulīt tas būs viņam reģenerācijas slēgsies iekšā. Tā kā pirms 441 km bija reģenerācija, EGR darbība ir labā, particle filter priežu, tad paskatīsimies pretspiedenis DPF filtram, 40, 50, 60, 61 mg bāri, 70. Ir labs, DPF filtrs 107, 200, 200, 300, 400. Vajadzētu vēl uztaisīt reģenerāciju viņam. Es domāju, brauks atpakaļ uz Igauniju, izies reģenerācija un vēl drusku būs labākā jauda. DPF filtrs nav perfekti, zini, kā saka, tu brauci, mēs redzam, ka viņam jau ir 400 milibāru pie apgriezieniem pie 4000 apgriezienu, pie lielas griezes momenta viņam, tad, kad turbina jau iekačā 1,8 bāra, tad pretspiediens bišķiņ rodas. Piemēram, tas, kas mazgā DPF filtrus, viņš visticamāk tik lielu bāru spiedieni neuztaisa. Ierakstīt komentārā tie, kas jūs mazgājat DPF filtrus, ar kādu spiedienu jūs pārbaudat pēc DPF vai pirms DPF mazgāšanas, cik viņš jūs daudz bāru pumpējat iekšā tām DPF un pēc tam izdrukājat to čeki, jo man interesanti, man to aparāta nav, lai es iedotu jums pareizo un pārējiem klientam informāciju saistībā salīdzinot, piemēram, mēs šeit redzam 1,8 bārā, ne? Un redzam, kāds reāls ir pretspiedenis. Tā kā imitēja mašinas braukšanu reāli uz laikos apstākļus. Jūs taisat uz to aparāta. Man ir interesanti, cik lielu spiedeni jūs dodat DPF-u un pēc tam jūs izdrukājat to pretspiedeni, ka tur viņa nav un lai to sodru nav. Tā kā ierakstīt man komentārā. Paldies jums, čau!